Pašvaldībā nav tādas lietas kā kaut kas bez maksas. Vai tas būtu liels sporta laukums, pilsētas svētki ar Eltona Džona koncertu vai sabiedriskais transports. Par to samaksā pašvaldības iedzīvotāji, maksājot nodokļus. Viņiem ir jābūt tiesībām noteikt, vai šis kaut kas būs milzīgs golfa laukums, noasfaltētas ielas pie pašvaldības vadītāja mājām vai mākslas un sporta pulciņi visiem pašvaldības bērniem. Starp citu, arī bezmaksas pašvaldības informatīvie izdevumi nav gluži tas pats, kas avīzes. Jābūt kritiskiem, vai ziņas, ko tur var izlasīt, ir objektīvas, vai arī var uzzināt tikai to, ko pašvaldība grib, lai tu uzzina. Man ir lauka mājas Madonas novadā, un tad es varu tā tīri praktiski izstāstīt. Katru mēnesi manā paskastē tātad bez maksas iekrīt avīze. Kas patiesībā būtu jauki, bez maksas saņēma avīzi. Bet ja mēs paskatāmies, kas šajā laikrakstā iekšā, tad, protams, tā ir tikai tā informācija, kas informē pašvaldību. No vienas puses tas ir labi. Es, piemēram, uzzinu, kad būs Madonā tirdziņš, kā mūsu vietējai Liezeres skolai ir papildus finansējums iedots skolotāju noalgošanai, taču tas, kas tur absolūti pietrūkst, ir jebkāda informācija, kas reāli notiek pašā novadā. Neviens īsts laikraksts nebūs bez maksas. Otrs, kas ir tā izdevējs, tā nebūs kāda mēdīju grupa vai apvienība, tas būs tā arī tur būs uzrakstīts, Madonas novada pašvaldība, piemēram. Un trešais, šiem rakstiem parasti nav autoru. Bet jebkurā nopietnā avīzē vai interneta portālā vienmēr ir svarīgs šis autors, kuram patiesībā jūs pēc tam varat uzrakstīt un piezvanīt un turpināt diskutēt par rakstu tēmu.